Un iepazīties, tāpēc bišķiņ atlīpam no tām sienām nost un sanākam tai atlīp. Un tas iepazīšanās uzdevums pavisam vienkārši. Luīze, Agnese, Kristaps, Rūdis, Kārlis, Sandris. Mans vārds ir Zana Zaņčkauska. Šodien šeit notika redaktoru klubiņš, kur Kristofers un citi jaunieši. Mēs viņus lūdzām piedalīties grāmatas tapšanā, proti nokomentēt jau gatavos grāmatas atvērumus un izmēģināt praktiskas lietas, kas būs grāmatā. Mūsu mērķis bija pamēģināt kopā ar viņiem, kā tas strādā un kā mēs to varētu uztaisīt vēl foršāku, vēl lasāmāku, vēl skatāmāku. Labdien, mani sauc Brunis un man ir 11 gadi. Labdien, mani sauc Paula un man ir 8 gadi. Mēs šodien sastādījāmies pa grupām un mēs bijām tie redaktori. Un otra grupā taisīja kaut ko, nezinu ko. Šodien mēs taisījām figūriņas no ēdiena, no olas, no miltiem, no pudercukura. Visu to kopā sajācām un sanāca figūriņas ļoti skaisti. Mums šodien bija skaidrs, ka bija praktiski jāizmēģina divas lietas. Viens ir tāda, mēs viņus saucām par redaktoriem pavāriem. Viņiem bija jāizmēģina, kā uztaisīt egles rotājumus no piparkūku glazūras. Un otras grupas uzdevums bija, viņi bija redaktori konstruktori, un viņu uzdevums bija izgatavot lāča masku pēc instrukcijām, bet tā nebija vienkārši lāča maska, tā bija tāda ģeometriski sarežģīta maska. Un tad mēs izlozes kārtībā izvēlējāmies divas grupas, pavārus un konstruktorus. Mums aizdoms, ka čaļi nošmaucās un visi aizgāja uz konstruktoru grupu. Mums vajadzēja uztaisīt tādu konstruktoru, kur vajadzēja uztaisīt masku budeļiem un vajadzēja no papīra un līmes. Tā bija lāča maska budeļiem. Šodien mēs vēl lasījām. Ļoti interesanti bija viss kaut kas par egli pastāstīs, par Ziemassvētkiem. Mums būtība ir tā, ko mēs taisam, kas ir īsti Ziemassvētki. Un mēs daudz ko tur grib ielikt iekšā tajā grāmatā, mēs testējām. Jā, šī grāmatiņas taisīšana man patīk ļoti, cevišķi man to patīk darīt kopā ar jums. Sandis bija tas, kuram radās ideja, ka kaut ko tādu kā grāmatiņu vajadzētu, jo viņš pats jau vairākus gadus bija darbojies kā Ziemassvētku vecītis Ziemassvētkos, gan saviem bērniem, gan citiem, un bija pamanījis to, ka par Ziemassvētku ir katru gadu, bet nevienmēr mēs zinām, ko viņi īsti nozīmē un ko viņi varētu nozīmēt. Ziemassvētki man ļoti asociējas ar to, kad uzsniegs sniegs un kad ir piedzimis Jēzus. Izdevās noteikti, mēs par to atkārtošanu, mēs vienmēr darām kaut ko citu, bet mēs noteikti ņemsim vērā to pieredzi, kas mums radās šīs redaktoru sanāksmes laikā.